Čau visiem! Šodien mums ir klasika. Stāsts šodien būs par klasisko zandartu copi. Pabraukāsim, pavērosim, ko dara mums HDS Pro ar jauno devēju uz ūdens, kad ūdens ir ļoti duļķēns un salīdzinoši augsts. Šobrīd 7,9 grādi es redzu. Pagājušā nedēļa bija Raterbaits Zandarkap Koknesē. Tur mēs visi redzējām, kas notika. Pēc rezultātiem var paskatīties. Klasiķi diezgan stabili iekabināja visu, ko var iekabināt. Līdz ar to šodien paskatīsimies, kā mums jaunais devējs uzvedas uz ūdens, jo mēs esam tajā pašā vietā, kur es pavasarī filmēju pirmo, kad es viņu dabūju. Toreiz vēl tas viedoklis tāds nebija, bet tagad sezona ir pagājusi, tagad jau man ir skaidrs apmēram, kā tas viss strādā. Līdz ar to pabrauksim apmēram pa tām pašām vietām un paskatīsimies, kas notiek. Tagad pārliksim kameru uz ekrānu un brauksim. Tā, klasiskajā copē, kā mēs zinām, versijas ir divas. Vai mēs stāvam tur, kur mēs visu mūžu esam stāvējuši kaut kādā punktā un vienkārši mētājam, kas arī īstenībā strādā. Ļoti labi pat strādā. Un otrs variants ir vienkārši braukt to zivi atrast. Vienīgais veids, kā to izdarīt, protams, skatīties ekrānos. Tur nav variantu. Tā kā mēs šobrīd iebraucām kaut kādu 7-8 metri dziļumā. Te gan īstenībā nav zivis, bet es gribēju parādīt, kā tā struktūra izskatās. Tā, mums uz saidiem stāv 455 čirpa. Downskanā man stāv 700 čirpa. Apmēram tāda šobrīd ir tā bildīte. Principā var konstatēt vienu lietu, ka tāds augstais, tas starp citu kur zivs ir, augstais ūdens un tā duļķa nenormālā, viņa vienkārši netraucē. Jo šobrīd ir tā, ka ja ļoti koši mānekli iemet ūdenī, tad viņš kā 30-40 cm redzams tikai. Ūdens ir no pašas augšas, mums te nāk lejā straume ik pa brīdim un augšā līst, un tad tā duļķa sakrājās kaut kur šeit. Pamēģināsim platāk, pastīsimies, jo pavasarī es tur biju iebliezis pat līdz 80, līdz vēl vairāk metriem. Pie tam dziļums ir tikai 8. Mēs apmēram tur arī braucam, kur es pavasarī braucu. Tā, cik mēs reāli redzam? 60 redzam, jā, vēl ar vienu. Jā, šim devējam tiešām ar to čirpu netraucē. Ne augsts, ne duļķe, viss ir super vienkārši. Dabīgi, ka tik plati brauc, kādreiz, ja ir pilnīgi jauna ūdens tilpne, vajag atrast kaut ko, struktūras vēl kaut ko. Jo parasti jau vienkārši lieto 30, jo tad kaut kādā jēgā var nojaust to zivs izmēru. Tā, bišķi pa gaišu, pagriezīsim bišķi tumšāk. Katru to akmentiņu redz, te ir apakšā klintis, mums šogad noskaloja visu duļķi un smilti nost. Apakšā ir tīrs dolomīts. Man jau liekas, ka tā bildīte vienkārši super. Salīdzinot vismaz ar iepriekšējo devēju, jā, tiešām, jo es atceros, ka rudeņos mēs te ķērām zandartus, un tad bija tā, ka, neredzēja nevēli tur vairs šitajā. 455 vēl viņš sita cauri, bet tā bildīte bija tāda stipri miglaina. Un 455. iepriekš zivis neredzēja. Pavasarī man likās, ka šobrīd ar šito devēju arī zivis neredz, bet tad es sapratu, ka nav tiesa, tajā brīdī tā zivs vienkārši tur nebija, lai viņas redzētu. Tā kā, principā es domāju, ka, viss ir super. Tā kā, mūsu labākais palīgs, protams, ir atkal uzlabots tik tālu, kad, ir vērts viņu pirkt. Pie tam ir tā, ka nav obligāti jāpērk HDS Pro, lai ar viņu strādātu. Pietiek nopirkt jauno devēju un 3100 moduli, un tad pa lielam viņu var sajūgt kopā praktiski ar visiem iepriekšējiem modeļiem, laifiem, karboniem. Es uz karbonu arī esmu licis. Viss darbojās tieši tāpat, tās pašas frekvences, bildīte tāda pati. Viss ir vienkārši lieliski. Tā, pabrauksim varbūt kaut kur tuvāk krastam, pastīsimies, varbūt kādu zivu var ieraudzīt. Jā, vēl es pamanīju, ka adekvāti viņš rāda arī līdz 10 km/h, ja tu brauc. Ja ātrāk, tad man sākas no motora traucējumi nedaudz, pat tagad nedaudz var redzēt. Jo motors rada vibrācijas, burbuļus un visu pārējo. Kādi skaisti akmeņi. Te pat visas ēniņas viņiem skaisti redz, kur viņas, cik tas akmens augstu stāv. Viņš ir liels, metrīgs kaut kāds. Zivis pagaidām baigi neredzam, bet piebrauksim varbūt upes centrā tuvāk, tur, kur sākas akmeņa kraumi. Un paskatīsimies. Jo šobrīd arī zivs diez vai ir, jo nav straumes nulle. Mums ir viss super atkarīgs no straumes.
Ja mačos arī piekdienā treniņos bija viss super, jo bija baisā straume. Un sestdien, protams, straumi neiedeva, līdz ar to bija švaki. Izspiedām 6 zandartus, tas arī bija viss, ko varējām izspiest. Daunā rāda kaut kāda zivs, bet tās ir maziņas pavisam. Nu ko, eksperimenta pēc varbūt uzliksim citu frekvenci. Uzliksim 1075 čirpu. Tā. Nu, pēc loģikas viņam vajadzētu strādāt švakāk, bet paskatīsimies. Tā, uz 30 metriem. Nu jā, adekvāti mēs redzam kaut kādas 20. Jā, un jūtīgāks ir arī uz traucējumiem. Mēs kā piedod apgriezienus, tā uzreiz sākās kaut kāds vilnīts no motora vibrācijas. Jā, nu šobrīd es domāju, ka aktuāli tomēr ir 455. Pārliksim atpakaļ. Tā, tagad ir pārgaismots. Paņemsim kontrastiņu nost. Tā, ūdens ir 7,8. Jo augstāk brauc, jo vēsāks ūdens paliek. Ļoti interesanti. Nu, šitā ir tā temperatūra, ka zandarts aktivizējās, ka viņš aklimatizējās. Tad sākās cope. Tā, tas laikam ir akmens. Jā, tas ir akmens. Labi, pabrauksim vēl nedaudz, un tad jau laikam ieskatam būs viss skaidrs. Tā, bišķi gaišāku. Ļoti iespējams, ka zandarti vienkārši guļ nogulušies, nu tad gan viņus nevēl neredz nevienā aparātā. Pat laifā gadās tā, ka es redzēju, ka viņi mēdz tā nonirt, nogulties, ka tu viņu pat neredzi. Velc pāri gruntī mānekli, kā cik pa brīdim paceļās kaut ko tur, paskrien pakaļ vēl kaut ko. Tā kā viņi šito prot, jā. Tā, ka viņu neviens aparāts neredz. Aha, nu ot, redz, kur ir. Man ir ļoti pamatots aizdoms, ka tur 2 nelieli zandartiņi stāv. Bet tās ir tikai aizdomas, kamēr nav māneklis iemests, izvilkts, tikmēr zināt, re, kur vēl ir. Tās baltās strīpiņas 100 punkti ir. Ir bišķīt savādāk tā bildīte nekā vecajā devējā, jo atšķirās, kā izskatās zivis. Viņas nav tik košas, tomēr jāiespringst, lai viņu saprastu, ka tā ir zivs. Nu, tā 100 punkti ir zivs. Tie ir tādi nelieli zandartēni, kas te sastājušies uz akmeņiem. Viņi parasti te arī tusē. Viņiem te patīk. Bet neko lielāku es te neredzu pagaidām. Vieni sīkie. Nu, kaut kā tā. Es domāju, ka visiem viss ir skaidrs, ka tā bildīte ir super un ziema rudens mums netraucē vairāk redzēt zivis arī klasikā. Tā kā, nu ko, lietojiet. Neasakas visiem. Tiekamies uz ūdeņiem.